Mazliet ieskatoties autoveikala plauktos, es atradu savu sapņu automobīli. Nu labi, cik nu tur sapņu, bet tas bija mans pirmais ārzemju automobīlis. Kā man viņš patika. Principā tāpēc man arī patīk atnākt uz Autoduāls veikalu, sastapt Edgaru, kurš ļoti labi orientējās gan šajā, gan vēl 26 plauktos ar to, kas ir šeit. Nu arī tev ir tās pašas markas. Jā. Un apmēram plus mīnus pat tā paša gadsimta automobīlis, tikai lepnāks jau daudz. Jā, šis ir viens no tādiem flagmaniem, tādiem biezajiem tā laika. Sporta auto. Labs, jā. Jā, bet Klau, mēs stāvam pie plaukta, pie kura mēs jau nekad neesam bijuši. Un te ir tā kā tāda, ekskluzīvs, jā? Nu, cik ekskluzīvs, tādi, nezinu, biezāki modelīši, varētu teikt tā. Biezāku marku modelīši. Biezāku marku, varbūt arī izpildījums, te ir tāds, kvalitīvāks, labāks, nezinu, kā lai to pasaka. Nu jā, tad mēs arī tā kā ejam uz priekšu un tā kā mēģinam labāk varbūt parādīt klientiem, lai tā kā pārskatāmāk, nezinu, vairāk tā kā var redzēt, izgaismots vēl te viss un tā. Es tā saprotu, ka principā Autoduāls veikalā var nākt, apgūt auto vēstures lapas puses. Nu labi, te nav kaut kādi tie pirmie ar pašbraucošās karietes, bet tādi mums saprotami automobīļi tev te ir no seniem laikiem līdz pat mūsdienām. Visādi jau ir. Cilvēkiem jau tās intereses ir daudz un dažādas, ko kurš krāj vai ko kurš grib iegādāties. Citam svarīgi ir, nezinu, sakrāt visas mašīnas, kuras viņam ir bijušas. Jā, atkal, visas divas. Visas divas vai visas 5, jā, vai cik tur mūža laikā viņš ir mainījis viņas, jā. Citam atkal svarīgi tur kaut kādu konkrētu marku tā kā kolekcionēt un tā kā, tās variācijas ir daudz. Visādā ziņā tie, kas kolekcionē kabrioletes, ātri skrieniet šurp un atņemiet viņam šo, jo tas ir tieši tas, kas jums vajadzīgs. Šitas ir labs, jā, pirmais golfiņš kabrioletes, tāds ļoti interesants un stilīgs modelīts, jā. Tas arī reālajā dzīvē būtu ļoti interesants modelīts. Klau, bet... Starp citu, pat bija pirmajiem golfiņiem 70. salidojums. Salidojums? Jā. Ja es būtu zinājis, tad es ar šito aizskrietu uz turienu teikt, man arī. Gandrīz, jā. Tavs automobīlis ir zils, un tas nav golfiņš. Nē, tas ir klasiskais Audiks. Avantiņš, jā, tā kā viens no pirmajiem. Klausies, es pareizi saprotu, ka tev ir Audiki arī tādi, kas ne tikai smuki izskatās. Ir, ne tikai Audiki, bet, jā, te ir šiem vaļā nevarās nekas, jā, bet viņš ir augi smuks, jā. Viņš ir vienkārši smuks, šitas ir. Šeit ir viss varās vaļā, un te viņš vēl arī tā kā kaut ko dara, jā, tā kā. Piešķiļ. Piešķiļ, gaismiņas tur deg. Jā, tā kā, pīpina. Pīpina, avārijas signāls viņam ir. Jā, avārijas nav, nē, bremžuguņa deg, jā, tā kā tur viss tā kā. Tāds, jā, grozās riteņi, viss ir tāds baigi kruts. Labi, un visbeidzot, reku es skatos, ka pat vecā labā Latvija, jeb rafiņš ir un kas. Tramvai, lidmašīnas, vilcieni, kuģi un tas viss arī autobusi, tas viss arī ir. Arī jau šobrīd ir pieejams. Jā, par autobusiem mēs kādu citu reizi parunāsim. Šodien nav jēgas, jo šoferi trūkst. Šoferi trūkst, jā. Jā, bet visādā ziņā saki, kā ir ar modelīšiem, vai tie arī ir internetā pasūtāmi, jeb tur vienkārši ir jāskrien no viena veikala uz otru un jāskatās, vai tas, ko vajag tajā brīdī. Internetā ir pieejams arī, bet tur varbūt tas klāsts nebūs tik liels, jo pārsvarā viņi visi dzīvo pa veikaliem. Noliktavā tur varbūt nav tik plašs pieejams, lai varētu caur internetu veikalu pasūtīt, bet katrā ziņā mājaslapā ir noteikti, ja jūs ejiet iekšā un skatāties konkrēto modelīti, tad tur ir redzams, kuros veikalos. Kur kas atrodas. Jā. Tad kolekcionieri principā var dzīvot www.autoduals.lv. Arī. No turienes ārā neizejot, sastādīt sarakstu, kur
rīt jāskrien. Jā. Un Tad attiecīgi jāmeklē konkrētais veikals un jābrauc ciemos, jo viņi tā kā nepārvietojās no veikala uz veikalu vai dara to ļoti reti. Ja?